Sveiki! Agnes Graudulis, Meža un vide. Par dabas daudzveidību un zāģēšanu, kā tās lietas ir savienojamas. Bet būtības ļoti vienkārši ir. Plānojot cirsmas, ir svarīgi atrast mežā atšķirīgus un dabas daudzveidības objektus, kurš var saglabāt. Te ir tāda cirsma, kur ir vecā laukmala, un tur, kur ir ieaugusi jau mežā, tur ir liela bērzi, vai kāda baltāka šņegla. Bērzi savu laiku izauguši, viņi ir pārto par finierklučiem, un pa vidu kaut kas slēpjās. Piemēram, šāda te veca aplauksta blīgsna, viņa ir kaut kāda pusdzīva, kaut kāds gals dzīvs. Viņa vismaz ir jāatzīmē, varbūt kaut kur bišķiņ, kaut ko gāžot bērns, kaut ko viņa aplauzīs, bet lai tas stumbenis paliek, vismaz būs kur kukaiņiem dzīvot. Šeit arī paliek viss segls. Un vienmēr to plānojot, vajag mēģināt atcelt ar kaut ko no iepriekšējās paaudzes. Un tad jāskatās, ir tie labākie, skaistākie koki. Te ir, teiksim, bērži. Viņi ir sasnieguši kaut kādus skaistu finierkluču izmērus, savu izauguši, jādod vietu jauniem kokiem. Tad viņasim te ir tāds ļoti liels skaists bērs, kurš ir viens no resnākiem. Tad būtībā tas ir iezīmēts kā atstājamais koks. Tam skaists plašs vainags, lai jau aug. Apakšā ir egļu pamešs, paaugs eglis un jau tādas, kas ir pirmā un otrā stāvā. Kopā ar baltāksni ir pilnīgi skaidrs, ka tas baltāksnis ir savu izaudzis, tas pāriet uz staras kluci, kam ir cienījamāks izmērs. Un tam nākošā meža aprite te būs egļu mežs, kur noteikti vēl kaut kas ienāks iekšā. Tāpat svarīgi ir atstāt ošus, lai kāda viņiem tā nākotne būtu, bet šitas ir samērā labs osts, viņš ir otrajā stāvā, viņš ražo sēklas, un tad vismaz būs kaut kādi pēcnācēji. Oši jau patiesībā ļoti labi sējās. Un tāpatās tie vecie baltākšņi var būt vērtīgs dabas daudzveidības koks. Dzīvo viņš īsi, samērā ātri tur iemetās iekšā kaut kādi vaboļi, tārpi. Un tad kaut kādiem dzeņveidīgiem tas ir laba vieta, kur paēsties. Te var redzēt kaut kāds no dzeņiem ir smuki noskaldījis visu to baltāksni, kaut kas te vēl tāds pusdzīvs, bet tāds dabas daudzveidības koks. Tā ir vecā laukmala. Vecais lauks jau ir apstādīts ar jaunu mežu 11 gadus apakaļ, un tur jau viņš ir uzaudzis. Un tie baltākšņus, kas skatās uz to laukmalu, zāģēt viņus vai nezāģēt, nezinu, varbūt lai viņi tā arī paliek. Un te ir tā nākošā vecā laukmala, kur jau ir lielāka bērs, tie ir senāki baltākšņiem. Un te ir arī pa laikam kāds no tiem lieliem veciem bērziem ir jāatstāja, lai ir tāds pagātnes liecinieks, kurš tālāk pārmantojās uz nākošo paaudzi. Un jācenšās saglabāt ir visas tās paaugs un otrā stāva eglis. Tā, Agnes Graudulis, Meža un vide. Nodarbojos ar meža apsaimniekošanu, plānoju cirsmas, sniedz cilvēkiem konsultācijas par meža apsaimniekošanu, par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, dažādiem dabas daudzveidības objektu atrašanu mežā, kādā veidā saimniekot tā, lai dabai labi un cilvēkam labi. Ja interesē kāda konsultācija, tad droši griežieties, labprāt palīdzēšu ar padomu. Paldies, ka skatieties, tiekās mežā.